Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Mani sauc Gatis Kondrāts, man ir 16 gadi un es nodarbojos ar ielu vingrošanu. Ielu vingrošana ir labs veids, kā pavadīt savu brīvo laiku un uzturēt sevi fiziskā formā. Ar ielu vingrošanu es nodarbojos, jo vēlos sevi uzturēt fiziskā formā un tāpēc, ka es domāju, ka tas ir veselīgi un tas ir daudz labāk nekā sēdēt mājās pie datora vai vienkārši bezjēdzīgi pavadīt savu brīvo laiku. Un mans uzskats ir tāds, ka ielu vingrošana ir labākais veids, kā pavadīt savu brīvo laiku. Par ielu vingrošanu es uzzināju pēc LNT šova Latvijas zelta talanti. Un pēc šī šova es sazinājos ar biedrības vadītāju un jautāju par treniņiem, vai šādi tipi treniņi būs arī Ogrē, par ielu vingrošanu. Viņš teica, es vēlos uzņemties šādu iniciatīvu, es drīkstu rīkot pats šādus treniņus. Es sāku organizēt ar saviem draugiem. Sākumā mēs bijām tikai 3, un pēc tam ielikām rakstus internetā arī, un avīzēs ielikām arī rakstus, un stāstījām draugiem par ielu vingrošanu. Tā palēnām mūsu pulks palielinājās. Man pašam sākums bija diezgan grūts, un pats sākumā neko daudz nevarēju uz stieņiem. Bija arī tāda sajūta, ka kāpēc es to vispār daru, vai no tā būtu jēga kāda, bet palēnā garā tas viss aizgāja uz priekšu un sāku aktīvāk pats nodarboties. Un tas, kad es visu šo organizēju, tas man deva tādu lielāku stimulu, vēl vairāk nodarboties ar ielu vingrošanu, jo kopā to visu darīt ir daudz interesantāk. Viens, kad trenējies, nav tas pats, bet kad vairāk cilvēku uzreiz trenējas, tad ir savādāk. Savā starpā sacenšas un konkurē un grib būt labāks viens par otru un tā. Tas tā kā vairāk priekš manis. Man nepatīk, piemēram, futbols vai basketbols. Tas liekas vienkārši tur bumbu mētām. Tas tā un svaru cilāšana, es tāds maziņš, ko es svaru cilāšu. Un skriešana ar tas tā man tā nepiesaistīja. Es nezinu, kaut kā. Es sāku nodarboties ar to parkouru, un tas viss kaut kā kopā pēc tam sagāja. Vienkārši patīk tie triki un viss ekstrēmās sajūtas tās viss. Uz stieņiem nevar dabūt tik ekstrēmas sajūtas kā ar parkouru, lēkājot pa mājām, bet arī ir savi triki, kas ir diezgan bīstami. Praktiski ir tā, ka ielu vingrošanas aizsācēji skaitās Latvija. Un Latvija arī ir nodibinājusi tagad tādu kā pasaules federāciju. Viņi pieder tieši Latvijai. Un lielajām valstīm jau, protams, nepatīk, ka tāda maza valstiņa un tagad ielu vingrošana ņemās. Ka tieši mēs to daram. Un pagājuši gadu Rīgā notika jau pirmais pasaules čempionāts, ko arī rīkoja Latvija. Un šogad notiks vēlreiz pasaules čempionāts Latvijā. Un pēc tam būs tā kā nodos stafeti citām valstīm. Būs kaut kas līdzīgs tā kā ar Eirovīziju vai kaut kas tāds. Ielu vingrošanā man patīk tas, ka to var darīt bez maksas un nav vajadzīgie līdzekļi. Un vingrot var jebkurš. Tad tur
nav vajadzīgs nekas daudz, vajag tikai gribas spēku saņemties un vajag iet un darīt un nevajag sēdēt mājās. Mani sauc Mareks Romanovs, man ir 17 gadi. Es sāku nodarboties tikai tāpēc, ka tas mani ļoti interesēja. Es redzēju, kā mani draugi to dara. Un es paprasīju, lai mani arī kādreiz patrenē. Pirmā reize bija tā, ka man bija ļoti bail to visu darīt. Bet pēc tam, kad jau kaut ko izdarīt, tas bija tāds lielāks prieks, lielāku prieku nevar dabūt. Un gribējās vēl un vēl, un bailēm nebija tāda ierobežojuma. Ar ielu vingrošanu es gribu sasniegt savu fizisko spēku lielāku nekā man tagad ir. Gribu arī kaut kādos sacensībās piedalīties. Protams, arī kādreiz arī vinnēt. Es domāju, trenēties ir jānāk tikai tāpēc, lai uzturētu sevi labā fiziskā formā, lai būtu veselāks cilvēks, lai nesēdētu mājās, kā saka, nedzertu tur alkoholu vai tu pīpētu un nedarītu citas sliktas lietas. Mani sauc Artūrs Murnieks, man ir 20 gadi. Sāku nodarboties ar ielu vingrošanu pateicoties tieši Gatim. Viņš bija tas, kurš pirmais sāka organizēt treniņu Ogrē. Es teiktu arī, ka bez viņa es nebūtu šeit. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka tas kurā gadiem ir labāk nekā nedarīt neko. Varbūt daudz uzskata, ka sēdēt mežā, pēles pudeles ir forši, bet viņi tā tikai liekas. Tas ir to var jebkurš. To, ko daram mēs, to nevar visi. Var visi, bet tikai tie, kuri grib. Ņemot vērā, ka sāku tikai 19 gadu vecumā, varbūt man ir ierobežotas kaut kādas perspektīvas nākotnē, jo pārējie puiši daudz sākuši 12 gados, un man līdz ar to ir grūtāk varbūt sasniegt to, ko viņi jau prot. Un es domāju, ka galvenais tas, ka es varu jau manīt, ka esmu sasniedzis varbūt kaut kādu līmeni, jo arī spēks palicis lielāks. Cilvēki, man paziņas, draugi, viņi to man sāk ievērot vairāk. Uz ielas arī cilvēki mani kaut kā ierauga, man kaut kā šajā krēklā pievērš uzmanību vairāk. Man patīk. Mani sauc Renārs Dericāns, man ir 18 gadi. Es ar ielu vingrošanu sāku nodarboties aiz garlaicības, sežot starpbrīžos skolā. Mēs ar draugiem izgājām ārā pie stieņiem un sākām taisīt visādus trikus. Kaut ko mēģināt pievilkties, kaut ko no mazumiņa sākot. Man patīk tas, ka man ir vairāk spēka tagad un es varu uztaisīt daudz vairāk sarežģītākus trikus. Ar ielu vingrošanu es gribu sasniegt to, ka piedalīties kaut kādās sacensībās vairāk, vai pat sasniegt tādu līmeni, kā varēšu piedalīties pasaules čempionātā. Mani sauc Normunds. Man ir 6 gadi. Kāds sāk nodarboties ar ielu vingrošanu? Es atnācu kādā dienā uz šejieni. Bija 3 cilvēki. Un tad tur nesanāca tā kā treniņu un tās. Un vēl es uzzināju no videofilmas. Cik tu pats ilgi jau trenējies? Kādus 4 mēnešus. Un kas tev vislabāk patīk ielu vingrošanā? Pievilkties, aplī pumpēties un pie stēņiem karāties. Un ko tu gribi sasniegt un jaunu iemācīties? Apmest salto uz kājām, saulītes. Mani sauc Ēriks Ilovs, man ir 17 gadi. Sāku trenēties kaut kur 2-3 gadus atpakaļ, un es to daru savu prieku pēc. Un kas ir tas, kas tev vislabāk patīk tieši ielu vingrošanā? Tas, ka pēc tam tu jūties labi, kad esi patrenējies kārtīgi un ir daudz spēka. Tas vajag katram sevi attīstīt, vai būtu spēks, un vai nesēdēt tikai datoriem un nespēlēt spēles. Ja jūs gribat nākt trenēties, jūs varat nākt un iemācīsieties jaunas lietas, arī spēka izējas un arī saltoju, ja gribat.
tad nesēdēt mājās, nākt uz treniņiem, līdzņemt labu garastāvokli, ērtu sporta tērpu. Šeit praktiski nav ierobežot tādu noteikumu vai kaut kas ir jāievēro pāris vienkāršas ētikas normas, tur nelamāties, nespļaudīties un nepīpēt, protams, nelietot alkoholu, jo mēs tomēr esam par veselīgu uzturu. Ja nav pieejami vispār stieņi un nav līdztekas, tad var sākt jau mājās trenēties. Un ir pieejami arī ielu vingrošanas mācību video, kur var apgūt dažādus vingrinājumus, kā viņus pareizi izpildīt un parādīt. Ir arī tagad video filmas uztaisītas, kas ir izplatītas pa Latvijas skolām. Un ja pat nav tādas stieņi un līdztekas, var jau pats mēģināt kaut ko taisīt arī un darīt. Un vajag, piemēram, stieni uztaisīt un starp diviem kokiem ielikt un vilkties vai pie kāda zara vilkties. Tas jau nav jau visam jāizskatās tik skaisti. Vēl es gribētu arī pateikt, ka, lai nākt uz ielu vingrošanu, nav svarīgs tas fiziskā sagatavotība un nav arī vecuma ierobežojumi. Vingro gan jauni, vingro gan veci un nav arī būtiski, vai tu esi zēns vai meitene. Vingro visi. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir ērts sporta tērps un labs garastāvoklis. Viena no nākotnes plāniem ir iegūt savus pārnēsājumos stieņus, kā arī līdztekas. Tad mēs varētu doties tādā kā tūrē pa Ogres skolām un arī varbūt kaut kur citur un rādīt šovu, priekšnesumus. Tur praktiski nav jāstāsta, tas viss vienkārši ir jāredz. Vēl arī viens no tādiem nākotnes mērķiem un varētu teikt pat sapņiem ir sarīkot Ogrē ielu vingrošanas sacensības. Vēl censties vairāk šo sportu popularizēt, vairāk kādās internetu mājaslapās, avīzēs. Es visiem jauniešiem novēlētu neskatīties uz citiem un sākt ar sevi, tad jau tās lietas notiks. Nevajag gaidīt tādu īsto brīdi, jo tāds īstais brīdis nekad nepienāks. Vajag iet un sākt, un tad arī kaut kas notiks. Arī tu vari būt vairāk kā citi.